Šodien es jums parādīšu kāršu triku ar 5 kārtīm. Tātad redzat, man tās visas 5 kārtas ir dažādas. Rekur. Un tad ķeramies pie trika. Tātad es samaisu tās kārtas un lieku jums izvēlēties vienu kārtu. Piemēram, jūs izvēlaties šo kārti. Tad iegaumējiet viņu. Tad es viņu ielieku kaut kur kāvas viducī. Rekur. Un tagad es samaisīšu kārtas un es jūs ar vienu kārtu nohipnotizēšu. Tātad skatieties, es lieku uz to kārtu. Skatieties. Nezaudējiet acu kontaktu. Un tagad es to kārti arī nolikšu kaut kur viducī. Un tagad es mēģināšu atrast jūsu kārti. Tātad šitā ir jūsu kārts. Nē, tā nav. Labi. Varbūt šitā ir jūsu kārts. Jūs sakat, ka tās ir vienādas? Nē, tās nav vienādas. Ko jūs te mūdat? Tās nav vienādas kārtas. Varbūt tā tieši ir jūsu kārts. Atvainojiet par pauzi, vienkārši skaļums te sāka būt, un vienkārši es pateicu, lai netraucē. Tātad, rekur tās 2 kārtas, kuras jums likās vienādas, kaut vai tās nav. Bet, nu labi, varbūt jums šī kārtas neliksies ar citu kārtu vienāda. Redziet? Jā? Iegaumējiet. Un tagad viņu arī nolieku blakus. Un tagad es vēl vienu kārtu paņemu. Tā nav vienāda ar otru. Varbūt jums iepriekšējā kārtas likās vienāda, kura ir varbūt viņam pretēji, apskatāmies. Nē, tā ir pavisam cita. Es nezinu, ko jūs tur domājāt. Labi. Tātad es tad tās 4 kārtas salieku kopā. Mums atlikusi ir pēdējā kārta. Un tātad mēs, lai jums vairs nebūtu hipnoze, mēs izdarīsim šo pēdējo reizi. Un tad vienkārši es jūs atpestīšu no hipnozes. Tātad skatieties. Redzat šo kārtiem? Es tad viņu tagad noliku šeit. Un redzat, tā ir cita kārts. Jums liekas, ka tā ir vienāda? Nē. Iepriekšējā nebija vienāda šito. Šitā ir 4 kreiču. Bet es nezinu, ko jūs iepriekš tur domājāt. Labi. Nu tad es jūs atpesīšu no tās hipnozes. Un abraka. Un tagad jums neliksies kārtas vienādi. Tātad skaties. Redziet? Šeit nav vispār nevienas kārtas vienādas. Un šeit arī. Redziet? Viņas nebija 2 vienādas. Viena ir šāda un otra ir tā jūsu kārts. Tātad, paldies par uzmanību. Ceru, ka jums patika. Tad līdz nākošai reizei. Atā!